valdība tik ļoti steidz pārdot Citadeli, neskatoties uz to, ka sabiedrības viedoklis apmēram 2/3 ir kategoriski pret, kā rāda tie pētījumi. Jā. Nu, pirmkārt, tad tā lieta ir pilnīgi skaidra. Tad cenšas pārdot līdz vēlēšanām. Kāpēc? Tāpēc, kad saprot, ka pēc vēlēšanām Reforma partija nebūs vairs pārstāvēta Saeimā, līdz ar to būs cita koalīcija, un ka šādu rebi izlaist cauri vairāk nevarēs. Jo šobrīd šo jautājumu lemj 2 ministri, finansu un ekonomikas ministri pēc būtības, zem ļoti liela vienotības spiedienu un atbalsta. Nu, un pēc vēlēšanām tas var neizdoties. Kāpēc steidz? Meklējiet izdevīgumu. Steidz pārdot lēti, steidz nopirkt lēti, lai pēc tam pārdotu dārgi. Nu, tur veidoties starpība apmēram 100 miljoniem eiro. Nu tā, nauda, ko valsts neiekasē, ir apmēram 100 miljonu eiro. Steidz pārdot par 100 miljoniem lētāk. Ja no 100 miljoniem eiro, kā komisija, saucat arī to pa kūkuli. Bet, nu tā, tas tā inteliģenti runāt ir komisija. Ja komisija, nu tā, 10%, nu, par servējumu, ātru, nesarežģītu, saprotamu, tad, nu, 10 miljoni, es domāju, ka ir vērts saspringt, jeb nav. Jūs saspringtu? Saspringt. Nu, arī viņi saspringst. Viss stāsts. Visas runas par Eiropas komisiju, un ka viņi tur pārdos, un to, Dievs, viņi vēl lētāk pārdos, un tā. Nu, muļķības tas viss. Tas viss ir muļķības. Pie tam redzat, viss ir noslepenots. Tā kādreiz tā privatizācija kā nebija nekas slepens. Tagad viss ir slepens. Tad bija viss uz galda. Kaut gan tad saka, ka bija valsts nozagšana. Tīsim, dieži piemin kuģniecību. Kuģniecība tika pārdot izsolē, biržā. Kam bija nauda, varēja nopirkt. Viena pakete bija mazākā, bija par certifikātiem, lielākā bija par naudu, kontrola pakete. Kāpēc tagad nepārdot izsolē biržā? Nu, kāda būs tā cena, tāda būs. Kāpēc nepārdot? Pa komisiju nevar vienoties. Nu, kā jūs vienosties, ja pieteiksies 10? Nu, visiem iesiet, teiksiet, zināt. Jo jūs nevarat, jo tur ir tā, ka, teiksim, pārdot, teiksim, šodien līdz 17. Ja? Un tad bez 1 minūtes 17. sagrīt tie piedāvājumi. Jūs arī neko nevarat vienoties. Protams, jūs varat uztaisīt atlasi, ka kāds tur tiek iekšā, kāds netiek iekšā, bet, nu, ja tur piesakās vairāk pa vienu, tad ir grūti kaut ko darīt. Naturālākā korupcija, vairāk nekas. Pie tam pircējs ir reģistrēts offshore zonā, Delaware, ASV. No offshore ir offshore. Klaigāja vienotības sorosisti, Dievs atceraties, Ēlertes un Čigānis un Judini un visi pēc kārtas. Šausmas, offshoriem jābūt zināmiem visiem. Nu, tagad pērk banku, valsts banku, pērk visāds priekšā offshores. Varbūt es tur esmu. Nē, jūs tur nevarat būt, jo Strāļas kundze ar ļoti lielu gandarījumu lepnumu paziņoja, ka latviešu tur nav. Nav. Vai redzat, es vienreiz gadā uz Ziemassvētkiem pārēģējos pa Salaveci. Jūs jau tāpēc man nesaucat pa Salaveci, pareizi? Bet es te varu pārģēpties. Nu, kāda problēma? Kāda problēma? Nu tā.